Sveiki visiem! Jaunais vietoklips ir jau klāt. Šis vietoklips būs runa pa laiksakļiem. Mēs visu apmēram iztērējam savu laiku. Bet kā jūs zināt, lai sasniegtu kaut ko, vajag laiku. Un jā, tas man, piemēram, ir skolā. Vai jums, piemēram, darbā vai, piemēram, dzīvē. Kaut kas nesaiet, mēs sastrīdamies un mums tā diena ir apmēram kā izstrādā tā, kā jums vairs nepatīk. Nekas. Bet jūs palaišat garām visu savu dienu tā. Tāpēc es apmēram taisu to vietoklipu. Ko jūs parasti darat, ko ne? Ka jums nekas negribēt darīt. Pilnīgi nekas. Bet jūs to lietu visu laiku apmēram gribēt izdarīt, kas kā. Bet jums nav. Bet vēl sastrīdaties ar savām mātēm, ar saviem darbkolēģiem, ar saviem skolēm, klasēm. Tāpēc, jā, nepalaidiet savus cerības garām. Es esmu to darījis daudz un pēc tam skatījies. Kāpēc es to palaidu garām? Kāpēc šito palaidu garām? Kāpēc vispār sāku tā darīt? Jā. Bet vienīgo, ko es Roni nekad nenošēloju, ir viena lieta. Kad es Roni sāku filmēt vietoklips. Sāku izpaust, kas es esmu un saprast jūs. Šis vietoklips apmēram tā. Jūs parasti ejat uz darbiem, uz kaut kas tās, bet jums ir jāatrod iespēja kaut ko citu darīt. Ne tikai darbs, mājas, skola. Es zinu no savas pieredzes. Es esmu mājas sēdētājs, es īpaši nekur man nepatīk ne braukāt, ne kaut kas tāds. Es esmu iesprūdis sevī bijis. Un es jums to Roni stāstu, tāpēc, ka neiesprūsiet saviem, kontaktējieties ar savu ģimeni, runājiet. Un jā, jo kas jums Roni palīdzēs tuvākie? Tuvākie visu laiku jūs atbalstīs, arvien vairāk palīdzēs un sapratīs, ko jūs esat izdarījis, kā to var lapot un kas kā. Jā, es runāju par sevi, tāpēc, ka es mēģinu savu piemēru takt jums iedot. Kā es esmu darījis. Es esmu pastojis gan skolas, gan nepaticis iet uz darbiem. Bet jums ir jāmēģina. Jums un mums ir jāmēģina saprast, kā vispār šī lieta aizgāja tā. Vai es varu, piemēram, kaut ko savādāk darīt. Varbūt man iet uz sporta un vienkārši aiziet trenēties un saprast, kā es varētu sevi kontrolēt tādās situācijās. Un jā, jums ir jāsaprot apmēram, kas ir jūs iekšā, kas ir Roni jums prātā un ko jūs gribētu darīt.
varbūt jums ir tā, ka jūs skaitat sliktas ziņas kādam citam, lai jums būtu tikai labāk. Nē, to mēs netaram un to mēs negribam. Mēs fokusējamies tikai uz sevi. Un mēs to apmēram taram gan fiziski, gan emocionāli sevi atbalstam. Ja jūs sev nepalīdzēsiet, citi tāpat nevarēs palīdzēt un nevarēs jūsu vietā kaut ko saprast, kas rona tev vai, ja tu sev sākumā nepalīdzēsi, citi jau arī. Vai es runāju, ka citi apmēram ne, bet citi tā vietā nevar nopelnīt miljonu, ja tu neiekult ne sevī, ne tajā miljonā. Un jā, šis vitāklips apmēram ir taps Roni par to, ka nevajag patoties, vajag saprast, kas tu esi un ko tu gribi savā dzīvē padarīt, ka tev ir mērķi un tu ej uz tiem mērķiem. Jo tu esi sev emociju tās gamos, ka tu esi apmēram tas, kas neviens cits nav, un tu esi vienīgais. Tāpēc, jā, šīs vitāklips atbalstam kā mums, kā jums, un jā, paldies, ka skatījāties. Ar jums bija Mairis, un atā.